Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienības augstākās amatpersonas šodien izklāstīja ambiciozus plānus aizsardzības rūpniecības straujai attīstīšanai. Eiropas Savienības augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žozeps Borels uzsvēra, ka Eiropai ir jāiegulda aizsardzībā vairāk, bet tas jādara kopā un labāk. Pēc gadiem ilgām individuālām aizsardzības stratēģijām tagad radies plāns par kopīgu stratēģiju. 27 Eiropas Savienības dalību valstis tiks aicinātas kopīgi iepirkt vismaz 40% no nepieciešamā aizsardzības aprīkojuma un nodrošināt, lai līdz 2030. gadam 35% no aizsardzības vērtības veidotu iekšējā tirdzniecība, līdz ar to ražošana. Tagad par šo Eiropas Savienības ieceri spriedīs dalību valstis. Lai gan ražošana Eiropā lēnām uzlabojas, tomēr izvirzītais mērķis saražot 1 miljonu artilērijas lādiņu gadā pagaidām tiek izpildīts tikai pa pusei. Tiesa gan, amatpersonas apgalvo, ka līdz decembra beigām ražošana varētu sasniegt 1,4 miljonus lādiņu gadā. Taču savu solījumu līdz šā gada 1. martam nosūtīt Ukrainai 1 miljonu artilērijas šāviņu Eiropas Savienība neizpildīja. Šodien pie ministru kabineta Rīgā pulcējās gandrīz 1000 mežsaimniecības un lauksaimniecības nozares pārstāvju piketā par taisnīgu kompensāciju ieviešanu, ja meža zeme tiek nodota dabas aizsardzībai. Mežu un lauksaimniecības nozaru pārstāvju vēstulē ministriem teikts, ka Latvijas mežu īpašnieki un visi meža nozarē strādājošie izjūt arvien lielāku nevienlīdzību un netaisnību gan Latvijas likumdošanā, gan Eiropas Savienības noteiktajās normās. Abu nozaru pārstāvji uzskata, ka šī brīža politiskā dienas kārtība nostāda nozari krīzes priekšā, apdraudot 40 000 darba vietu. Tāpēc nozaru pārstāvji lūdz veidot nozarei samērīgu un godīgu politiku, vēstulē norādot, ka Latvijas valdībai daudz prasmīgāk ir jācīnās par savu iedzīvotāju interesēm, un tā vietā, lai vienmēr tiektos sasniegt lielākos ierobežojumus, būtu jāpanāk līdzvērtīgs aizsargājamo teritoriju īpatsvars, kā arī jāveido dabas aizsardzības sistēma, kas aizsargā nevien pašas dabas vērtības, bet arī to veidotājus. Latvija jau tagad, nespējot konkurēt ar sankcijām pakļauto koksnes produkciju, kas Eiropā ieplūst no Krievijas un Baltkrievijas, bet Eiropas Savienības solījumi aplikt ar adekvātu ievadmuitu vai vispār neielaist Eiropas Savienības tirgū zemāka standarta ražojumus, esot grūti izpildāmi. Rēzeknes dome, kuru valdības koalīcija it kā jau ir vienojusies atlaist, šonedēļ plāno vēlēt jaunu priekšsēdētāju. Jautājums iekļauts 7. marta sēdes darba kārtībā. Latgalē robežsargi Daugavā atraduši kārtējo krūmos iestrēgušo plostu. No upes tika izvilkti 14 savā starpā savienoti un polietilēnā ietīti saiņi. Valsts policijas amatpersonas, apskatot plostu, konstatēja, ka tajā ir 200 000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcīzes markām. Arī valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes amatpersonas, veicot muitas kontroli uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju, novērsušas 200 000 cigarešu jeb 10 000 cigarešu paciņu kontrabandu. Tās bija paslēptas graudaugu atlikumu kravā un konteinerā virs kravas. Valsts budžetā nesamaksātā nodokļu summa par šādu daudzumu cigarešu ir gandrīz 46 000 eiro. Kopumā šī tendence apstiprina speciālistu izteiktās prognozes, ka akcīzes nodokļa kārtējā pacelšana bez šaubām izraisīs lielāku kontrabandas plūsmu. Robežsardze vakar novērsusi 13 nelegālo imigrantu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts paziņojis, ka ņemot vērā pārkāpumu skaita palielināšanos, tiks aktualizēts jautājums par pastiprinātā robežapsardzības režīma atjaunošanu. Nelegālo bēgļu transportēšanas organizatoru ieraksti Telegram kanālos, kur šobrīd vervē pārvadātājus, kas varētu nogādāt bēgļus galamērķos, liecina, ka robežu tomēr izdodas šķērsot vismaz tikpat lielam, ja ne krietni lielākam skaitam bēgļu, nekā aiztur robežsargi. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildsījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.